Aigars Apins, pasaules čempions un pasaules meistars sacīkšu bronzas medaļas ieguvējs. Aigar, šīs divas disciplīnas tev visu laiku seko līdzi. Saki, kur tev tā kā tuvāk? Grūti jau pateikt, kura mīļākā, kura labākā un kurā labāk padodāts, bet ja tu esi labi sagatavojies, tad abas divas ir ļoti labas. Galvenais, lai būtu labs rezultāts. Un tā kā šeit ir abi divi, viens ir pāri pasaules rekordam un viens ir līdzvērtīgs pasaules rekordam. Un tā es teikšu, šobrīd ir abas divas disciplīnas labas. Un kura tev medaļa nāca grūtāk šoreiz? Es teikšu, ka grūtāk noturēt bija, tā nemaz nevar pateikt, kura grūtāk nāks, jā. Varbūt, kuri nebija stiprāki, spēcīgāki konkurenti, es teikšu tādā ziņā, jo konkurenti ir visi spēcīgi, bet atkal ir loterija ir tāda, kurš tu startē. Šoreiz bija tā kā diskā, es startēju pirmais jaunumais, manī bija 7 konkurenti, es nezināju, kas būs, jo mēs bijām uzreiz finālā, man vajadzēja iet uz visu banku, un tā es arī pa 6 centimetriem laboju savu pasaules rekordu disku mešanā. Es teikšu, ka varētu būt pat gandrīz labākā bronzas medaļa diska mešanā. Grūtāk izcīnīta. Aigar, daudz, es domāju, ka lielais vairums skatītāji nav bijuši klāt paralimpiešu sacensībās. Ja tu varētu mazliet pastāstīt to mehāniku, kā tas notiek? Tas nav tagad, tu ieej aplī, izmet un aizēj prom. Varbūt mazliet par to kārtību. Te mazliet sarežģītāks ir, jā, jo atšķirībā ir tieši cilvēks ratiņkrēslā ir speciāli statīvi, kuri tiek laukumā nostiprināti un no kura tu tieši startē tajā brīdī. Tas, ja tev minimālais ir 8 cilvēki, konkurenti, dalībnieki, tad tas starts vismaz ilgs 3 stundas. Jā. Tas nav tā. Stundas laikā tev 10-12 cilvēki izstartē, un tas nozīmē, lai tu tiktu pirms starta, tev 3 stundas, 4 stundas pirms laika jāceļās, un lai tu beigtu startu, sākot ar visām epopējām, visiem dopingu kontrolēm, visiem, tas nozīmē, ja 6 no rīta celies, 6 vakarā tu tik tiec mājās pēc medaļas apbalvošanas. Tas nozīmē, vesels 12 stundas tev jābūt augšā. Skaidrs. Ar ko tev paliks Liona atmiņā? Mēs, kas fotografē un sekoja līdz startiem, jūtam, ka tie 35, 36 grādi kaut ko nozīmē. Jā, redziet, kā jūs sakat, fotogrāfu un treneris un visi pārējie vadības staigā apkārt, jā, viņi tik skatās un dara savu darbu, jā, bet ja sportistam ir jāsagatavojās, jātrenējās un vēl jānostartē šajā karstumā, tas pierāda to augsto līmeni, sagatavotību, ka viņš šitajā karstumā var nostartēt un vēl cīnīties pa augstām un godalgām. Ja? Tas ir melnais darbs, to, ko reti un ļoti negrib pārējie žurnālisti vispārēji atspoguļot, kas ir jāiegūt sportistā, lai iznāktu rezultāts. Tagad ir beidzies pasaules čempionāts, lieliski beidzies. Vai tagad ir kāda etapa, vai kā teiksim, tas gada beigas, gada otrā puse tiks pavadīta? Jā, tā varētu teikt gada otrā puse, jo citreiz sacensības ir jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, pat ir bijuši oktobra beigās. Jā, tad skatās, cik viņam palicis tai atelpai un mazliet pārdomām un jāiziet cauri, kas ir izdarīts un kā ir izdarīts. Un tomēr nākošais gads ir atkal Eiropas čempionāts, uz ko es arī startēšu un piedalīšos lodes grūšanā un diska mešanā. Vēl konkrēti nezinu, vai manas disciplīnas, bet pagaidām ir aizbrauks mājās, kādu nedēļu mazliet atvilks elpu, jo man augustā paredzēts pašām federācijas čempionāts Burjāņos ir vieglatlētikā. Varbūt es pats nestartēšu, bet tieši organizācijas puse man pašam atkal jāuzņemās. Jā. Un, protams, mazliet rehabilitācija, sanatorija vajadzīgi. Un pēc nepilniem 2 mēnešiem, es domāju, atkal sāksies intensīva treniņa gatavošanas nākošajai sezonai. Jo, ja tu intensīvi gatavojies un tu neatlaid nemaz, nedod sev lielu atelpu mēnešiem, ja? Un ja tu visu laiku gatavojies, tad arī, ja tas līmenis ir augsts, tad tev ir daudzreiz vieglāk salikt visu pa plauktiņiem un sagatavot nākošajām sacensībām. Var teikt, ka gadi iet, medaļas nāk. Tu jau esi lielajā sportā 11 gadus, ja?
Jā, man tikko bija arī zvana intervija un prasīja, cik man pasaules čempionātos ir medaļas. Es tā mazliet piemetu, man sanāca 13 kaluma medaļas. Tas sākot no 2002. gada, sākot pasaules čempionātu un IVAS pasaules spēles, kur arī federācijas pasaules čempionāti ir. Bet mans tāds klusībā cerība ir līdz nākošām paramskām spēlēm. Bet tie rekordi jau krīt tik pa brīdim. Tā esi stingri nolēmis to? Rekordi krīt tik pa brīdim. Protams, ja tu cilvēks, sportists kopā treneru un savu brigādi trenējās, ja nopietni trenējās, tad arī tie rezultāti ir. Un tā kā šis čempionāts, tie rezultāti ir ļoti līdzvērtīgi iepriekšējiem rezultātiem vai pat pāris centimetriem uzkāpa augšā, jo tik augsta rezultātu līmeņi paši no sevi nerodās. Tie rodās tikai caur grūtu darbu. Skaidrs. Beidzot saruna, es saprotu, ka tu daudz nevarēji sekot līdzi, bet šoreiz arī ir sudraba medaļa, varbūt negaidīta šķēpmešanā. Kā tu vērtē mūsu komandas startu? Mūsu komanda startīja sevišķi no 5 puišiem un 2 meitenēm, kas mēs atbraucām uz pasaules čempionātu. Es domāju, ka pašās beigās statistikā būs no visām valstīm un visām kopā saliktām medaļām. Es domāju, ka mēs varētu ierindoties ļoti augsti vietās sakarā no cilvēkiem un no medaļu izcīnītā vieta, jo Dmitrija medaļas sudraba šķēpa mešanā savā kategorijā. Es teikšu, uz to viņš ir gājis jau tuvu gandrīz arī 8-10 gadi, ko viņš ir trenējies. Jā. Vienreiz vai pa visiem laikiem varētu iznākt tā, ka arī godāk. Te viņam ir tā godāk un cepur nos puisim par to, ko viņš ir izdarījis arī ar saviem treneriem un arī ar iepriekšējiem treneriem. Ja? Jo nekad dzīvē nevajag aizmirst arī vecos trenerus, kuri ir ieguldījuši pamats, ja? Un kuri pārņēmuši pēc tam jaunu. Ir jāpasaka paldies visiem, kas ir ar tevim strādājuši. Skaidrs. Lai skrien zibenīgi, būs Eiropas čempionāts, turpat ir Rio, un tad es novēlu. Pēc Eiropas čempionāta arī pasaules čempionāts, un te ir Rio. Jā. Bet Rio, kā laiks iet, mūsu sportā var mainīties daudz, kas var būt tās savas disciplīnas, var nebūt savas disciplīnas. To tik mēs zināsim pēc pasaules čempionāta. Okay. Paldies, Aigar. Es novēlu, ka bija kādreiz tāds klasiķis Ostaps Benders. Viņš teica, baltās biksēs maz Rio de Janeiro. Tad tiekamies tur. Jā, man tās nebūs pirmais Rio de Janeiro brauciens Brazīlijā. Es jau tur esmu pabijis 2005. gadā. Ja? Un tas varbūt man tāds stimuls vēlreiz aizbraukt un apskatīties, kā būs pēc tām iespaidiem 2005. gadā, kad bija IVAS pasaules spēles, pasaules čempionāts man vieglatlētikā, kur es izcīnīju 2 zelta godalgus. Kā viņi būs noorganizējuši šīs paramskās spēles? Man ļoti interesē. Vēlu to piedzīvot. Paldies par sarunu, Aigar. Lai veids! Visu labu!